Cilvēkiem interesē, kā tad pulējam nerūsējošo tēraudu. Palielam ir divi veidi, kā mēs pulējam. Ar sagatavošanu vai arī bez sagatavošanas. Kā tad ir sagatavošana? Sagatavojam ar smulšpapīriem. Apstrādājot ar smulšpapīriem, sākot ar rupjāko un ejot līdz smalkākam, kur būs 1500, ar graudu 1500. Pulēšanas veidi mums bez apstrādes. Varam ar mikrošķiedras lupatiņu, uzklājot uz lupatiņas Pro 40 no Zefer, un tādējādi ar roku mēs pārējām pāri, kā iepriekšējos video varējāt redzēt, bez jebkādas apstrādes. Pēc tam varam mēs apstrādāt mehāniski, uzklājot pulēšanas pastu uz kondusveidīgās šammītes. Tādējādi mēs ejam un pulējam šādi. Un, protams, ir trešais veids ar cietajām metāla pulēšanas pastām. Bet sāksim mēs ar apstrādāšanu, jo bez apstrādāta nerūsējošā tērauda mums jau video bija par to. Tad sāksim drošībā pirmajā vietā. Negribam mēs elpot šos putekļus. Mums ir apstrādāts nerūsējošais tērauds, kur varam redzēt apstrādāts.
un šī daļa ir neapstrādātā. Tagad mēģināsim uzpulēt šo virsmu ar Zephyr Pro 40. Kā jau parasti sakratam, lai sajautas divi komponenti, kas ir iekšā. Ņemam mikrošķidras lupatiņu. Klājam virsū. Ar apļveida kustībām pulējam un nespiežot pārāk daudz uz šīs virsmas. Tādējādi neveidosies mums kaut kādi lieki skrāpējumi. Lupatiņa mums jau ir melna. Protams, nerūsējušais tērauds ir ciedāks materiāls. Līdz ar to viņu vajadzētu nedaudz vairāk tā kā papulēti, lai veidoto šī melnā un melnums uz lupatiņas. Alumīnijam veidojas ātrāk, jo alumīnijs ir mums mīkstāks materiāls. Pēc pirmās lietošanas reizes mums ir šāds spogulis jau pēc pirmās reizes. Un es ilgi nepulēju, un es daudz neliku virsū šo pastu. Un mums ir šāds spogulis. Neaizmirstam par vieglām kustībām. Neuzspiežot virsū tik ļoti daudz. Pēc otrās reizes pilnīgi sevi var redzēt. Varam pāriet ar Pro 25, lai iedotu tādu tā kā dzidrumu. Šī pasta ir maigāka. Smērējam, izsmērējam, kā saka. Un tad tas pats princips. Ar vieglām kustībām. Mēs varam pulēt, kā jau minēju iepriekš, arī ar šādu. Bet nu mēs redzam, cik labu rezultātu jau var dabūt ar vienkārši ar mikrošķidras lupatiņu. Super! Pro 25 mums iedod tādu dzidrumu un skaidrumu šim nerūsējošajam tēraudam. Super rezultāts. Nu, ko gan vēl var pateikt? Var vēl tuvāk.
ka pilnīgi mani pašu var redzēt, lūkur. Šādu rezultātu var dabūt ar Zefer metāla pulēšanas pastām. Varbūt ir ieteikums, ko man vēl uzpulēt, kaut ko interesantāko vai kaut ko, nezinu, vai būtu interesanti arī jums. Palielam šāds mums foršs rezultāts ir ar Zefer pulēšanas pastām. Droši piesekojam, rādīšu, kā pulēti, kā pulēt diskus, kā metālu pulēt, kā lietot Zefer produktus. Tad jau līdz nākamajam video.